1. aprīlī Daugavpils vienības namā pulcējās 32 jauniešu komandas no vairāk nekā 20 Latgales skolām, lai piedalītos izzinošā erudīcijas komandu spēlē Kas es esmu? To rīko Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas kustība Latvijā un Eiropa Direkt Dienvidlatgales centru. Atklājot pasākumu, jauniešus uzrunāja Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre, Eiropas pašvaldību sadarbības tīkla pārstāvis Reinis Līcis, kā arī pasākuma īpašais viesis Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Kaspars Gorkšs. Man vienmēr jaunas zināšanas un mācības ir bijušas tās, kas dod pārliecību uzsākt jaunas lietas. Un jums arī dzīvē vajadzēs šo pārliecību, lai jūs sasniegtu tos mērķus, kurus jūs esat nodefinējuši. Šodien Eiropa jums dod ļoti daudz iespējas. Eiropa man deva iespēju dzīvot ļoti daudzās Eiropas valstīs, iemācīties ļoti daudzas kultūras un piepildīt savas dzīves sapņus. Es domāju, ka es to novēlēšu arī jums. Spēle notiek 4 kārtās, kurās jauniešu komandas min pareizās atbildes par tādām tēmām kā Eiropas Savienības kultūra, daba, personības, geogrāfija un daudzas citas. Spēles mērķis ir veicināt jauniešu zinātkāri sadarbību, komunikāciju un prieku kopā būt, kā arī nostiprināt zināšanas par daudzveidīgo Eiropas Savienību, gatavojoties Eiropas dienas vērienīgākajai tradīcijai Eiropas eksāmenam. Šodien tas ir tāda spēle, kas es esmu, un tā ir domāta ar mērķi sagatavoties Eiropas eksāmenam. Šeit būs virkni dažādi jautājumi, un jūs jau dzirdat aizmugurē, ka tas notiek aktīva darbība, kur jaunieši tad varēs gan uzzināt kaut ko jaunu, gan pie reizes arī pārbaudīt šīs savas zināšanas, un tādējādi gatavoties jau arī šim Eiropas eksāmenam. Pagājušā gadā mums Eiropas eksāmenā piedalījās 55 000 dalībnieku, un mēs noteikti ceram, ka šāda veida aktivitātes arī veicinās šo atpazīstamību un sekmēs to, ka arī vairāk jaunieši piedalīsies tajā. Ko tas dod? Es domāju, ka ļoti daudz ko, jo jaunieši ir tie, kas arī tiek aktīvi iesaistīti Eiropas politikas veidošanā, un tas jau vispirms sākas ar to, ka viņiem ir vajadzīgs šīs dažādā veida zināšanas, un šis ir viens no veidiem, kā arī noteikti apgūt kaut ko jaunu. Gan pirms tam varbūt kaut ko palasot, pamācoties, gan arī, protams, tajā spēles laikā, spēles dienā. Šo gadu pieredze rāda, ka, protams, ir kaut kādas pamatzināšanas, bet ir virkne lietas, ko, protams, ir jāpadziļina, un ir virkne jautājumu, ko tu mācies laika gaitā. Bet es domāju, ka ar to, ka Eiropas Savienība ir pavērusi jauniešiem ļoti daudz dažādas iespējas, vai tas ir mācīties kaut kur, vai ceļot, vai veidot kādu sadarbības projektu ar citām valstīm, tas viņiem raisa šo interesi arī izzināt vienu vai otru jomu daudz dziļāk. Erudīcijas spēlē piedalījās arī 5 komandas no 4 Augšdaugavas novada skolām – Vaboles un Bikernieku pamatskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Špoģu vidusskolas. Zinu kaut ko es no skolas, no vēstures sociālās zinības stundām esmu iemācījusies, ko es mājās, ka skatos kaut kādas filmas, YouTube varbūt pati iemācos, ko es gribētu zināt. Man liekas, es personīgi šeit vairāk atbraucu iztestēt savas zināšanas un vienkārši jautrībai, jo man liekas, forši šeit būs. Mēs gribam uzzināt daudz ko jaunu par Eiropu un arī parādīt savas zināšanas. Zināšanu ir daudz, jo skolā ir ļoti daudz mācīts par Eiropas Savienību un īpaši pagājušu gadu un šogad. Kā tu domā, kā tev šīs zināšanas var noderēt tālāk dzīvē? Es domāju, noderēs, jo tālākajā dzīvē es gribētu strādāt ar jurista jomā kaut ko saistītu. Spēles norises laikā pedagogiem notika pieredzes apmaiņas pasākums Es metodiskais tirdziņš, kurā Signitas Gabrānes un Ievas Johansson vadībā ik katrs dalībnieks tika aicināts dalīties savā pieredzē par kādu mācību stundu, interesantu metodisku paņēmienu vai uzdevumu, rosinot skolēnus apgūt demokrātijas vērtības un Eiropas Savienības tematiku. Šodien vēlamies arī sniegt informāciju arī skolotājiem, jo nereti jāsaka tā, ka mācību procesa vielā Eiropas Savienība tieši nav minēta. Tādēļ mēs piedāvāsim daudz metodiskos materiālus visiem skolotājiem, kas ir nākuši kopā ar skolēniem, lai pastāstītu, kā dažādos mācību priekšmetos var integrēt Eiropas Savienības tematiku.
Un šīs zināšanas, protams, varēs pielietot gan skolotāji mācību procesā, gan arī, protams, jaunieši savā dzīvē. Šogad galvenā balva uzvarētājiem ir iespēja satikt Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi Briselē. Šo balvu izcīnīja Daugavpils Saskaņas pamatskola. Pārējās komandas saņēma veicināšanas balvas, galda spēles un gardus pārsteigumus. Tagad jaunieši gatavosies Eiropas eksāmenam, kurš šogad notiks 7., 8. un 9. maijā.